Šovakar raidījumā Jēkabpils reģionālajā slimnīcā atklāta gaismas galerija. Līvānu novadā veidos vēlētas iedzīvotāju padomes. Lietus, sniegs vai dubļi. Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, lai nokļūtu no dienas stacionāra, uz iekšķīgo slimību nodaļu bija jādodas ārā. Šobrīd atklāta galerija, kas būtiski atvieglos iedzīvotāju pārvietošanos. Ideja par savienojošo galeriju virmoja slimnīcā vairākus gadus. Medicīnas iestādē atzīst, ka bieži dzirdēja vēlmi pēc ērtākas pārvietošanās starp nodaļām. Šis ir patiešām ilgi gaidīts objekts. Mediķi galeriju iesaukuši par gaismas ceļu jeb gaismas galeriju. Viņi arī uzsver, ka būvniecības process noritēja ātri un veiksmīgi. Sijā LC būve darbinieki strādāja nemanāmi, netraucējot ikdienas darbu ritmu. Tad, kungi, gatavi? Uz 3-4. Tā situācija vasarā vēl bija kā vasarā, bet tiešām ziemā redzot, ka pacienti ir jāved uz izmeklējumiem pāri pa sniegu ar busiņu, ar mašīnu un dažādos tādos veidos. Tas bija ļoti skarbi skatīties. Tik skarbi, ka bija žēl rakstīt nozīmējumus un bija tā, jādomā, ka tiešām tas nebūs cilvēkam vienkārši un patīkami tikt uz izmeklējumiem. Savienojošās galerijas būvniecība tika īstenota Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda atbalstīta projekta laikā. Tad, kad tika iesniegts šis projekta pieteikums, tad mēs arī bijām atbraukuši uz Jēkabpils slimnīcu, un tad arī mums tika parādīts šīs divas atsevišķās ēkas, un kā pacienti no vienas ēkas uz otru faktiski kādos laika apstākļos tiek dažādos veidos transportēti, un tas, protams, nav no veselības aprūpes viedokļa pacientam šis pakalpojums nav vērts un patīkams un var apdraudēt arī veselības stāvokli. Tāpat projekta laikā tika modernizēta arī operāciju zāle, kurā nākotnē plānots veikt dienas stacionāra operācijas. Tas nozīmē, ka mēs šobrīd atslogojam tātad akūto operāciju bloku, jo šīm te 3 operāciju zālēm, kas atrodas stacionārā, viņām ir jānodrošina akūtās operācijas. Šeit savukārt mēs tad novirzam visu plānveida pakalpojumu plūsmu. Galerijas un operāciju zāles izbūve ir daļa no lielāka projekta. Šo 2 būvprojektu kopējās izmaksas ar PVN pārsniedz 830 000 eiro, no kuriem lielākā daļa tiek sekta ar Eiropas Savienības un valsts līdzfinansējumu. Turklāt arī nākamgad slimnīcā plānots īstenot vērienīgus būvdarbus, pārbūvēt medicīnas iestādes virtuvi un ieviest jaunu pārtikas fasēšanas plānu. Kāte Katrīna Strode, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Nesen stājies spēkā Līvānu novada iedzīvotāju padomes nolikums. Tas paredz katrā novada teritoriālajā vienībā izveidot konsultatīvu institūciju, kas nodrošinātu iedzīvotāju interešu aizstāvību un sabiedrības iesaistīšanos pašvaldības darbā. Plānots, ka Līvānu pilsētā padomi veidos 7 cilvēki, bet pagastos katrā 5 pārstāvji. Jaunās padomes atšķirsies no līdzšinējām pagastu valdēm. Lielākā atšķirība ir tāda, ka valdes bija ieceltas, domes savukārt padomes ir vēlētas, un arī tas, ka šajās te valdēs darbojās gan jau deputāti, kuri faktiski jau vienreiz kā lēmēji vara pauž savu viedokli, gan arī pašvaldības iestāžu vadītāji. Jaunajās iedzīvotāju padomēs nevarēs darboties ne pašvaldības iestāžu vadītāji, ne domes deputāti, tāpat arī pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks. Padomju uzdevums būs pārstāvēt iedzīvotāju intereses jautājumos par teritorijas labiekārtošanu, tīrību, saimniecisko darbību un pilsētvides ainavu, kā arī kultūras, sporta un izglītības jautājumos. Padomēm būs tiesības sagatavot un iesniegt lēmumu projektus, sniegt pašvaldībai viedokli dažādos jautājumos, kā arī ierosināt publisko apspriešanu. Mēs nolēmām iet citu ceļu nekā pašvaldības, kurās jau ir padomes un organizēt šīs te vēlēšanas tiešām kā tādu procesu ar aizklātu balsošanu un iespēju izteikt savu viedokli visdrīzākais visas nedēļas garumā, balsojot par tiem kandidātiem, kas tad iepriekš būs pieteikušies. Jo ir novadi, kur šis koncepts ir iedzīvotāji sanāk uz kopsapulci un paceļ rokas, bet tas nenodrošina gan tādu anonīmu balsojumu, gan arī varbūt neizmanto pilnvērtīgi to potenciālu, kas šīm padomēm ir.
Iedzīvotāju padomju vēlēšanu organizēšanā iesaistīsies arī Līvānu novada vēlēšanu komisija. Plānots, ka vēlēšanas notiks klātienē, bet tiek izvērtētas iespējas nodrošināt arī balsošanu attālināti, piemēram, iesniegumu veidā. Padomi būs tiesīgas vēlēt fiziskās personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu, un vēlēšanas tiks uzskatītas par notikušām, ja tajās piedalīsies vismaz 3% no attiecīgajā teritoriālajā vienībā deklarēto iedzīvotāju skaita. Līvānieši ideju par vēlētām iedzīvotāju padomēm vērtē pozitīvi. Pilnīgi atbalsta, jā, jo vajadzīgi jauni viedokļi, jauni cilvēki un kaut kādas pārmaiņas. Pati arī dosieties balsot, tad, kad būs tāda iespēja? Jā, protams. Ļoti labi, ka tikai būtu cilvēki, kas piesakās uz šo te, jo cilvēki jau ir kūtri, viņi jau nepārāk mani neskar un viss, bet ja ir cilvēki, kas ir aktīvi, tad ļoti labi. Vai piedalītos balsošanā? Droši vien. Ja tas nebūtu, man tur kaut kur uz kaut kurieni baigi jābrauc. Vai pati varbūt gribētu kandidēt iedzīvotāju padomē? Nē, es savā mūžā daudz esmu sabiedriskos darbus veikusi. Es zinu, kas tas ir. Ļoti apsveicam, manuprāt. Kāpēc? Iespēja lielākai demokrātijai, vai kā to sauc. Domāju, ka tas būs labi, jo es pati piedalījos Rožupē pagasta valdē. Kā jūs vērtējat to, ka tagad būs iedzīvotāju vēlētas tās padomes? Varbūt kaut kas kustēsies, vairāk cilvēki ies. Paši varbūt pieteiksies, kuri tādi ir aktīvāki, un kaimiņš kaimiņu izvirzīs varbūt. Vēlēšanu instrukcijas apstiprināšana varētu notikt janvārī, savukārt iedzīvotāju padomju vēlēšanas nākamā gada 1. ceturksnī. Sandra Paigļikalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Piektdienas 12. decembra pēcpusdienā Jēkabpilī uz tilta pār Daugavu noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīti 3 transporta līdzekļi, 2 vieglās automašīnas un 1 kravas automašīna. Valsts policija informē, ka sākotnējā izmeklēšanā konstatēts, ka avārijas iemesls visticamāk bijusi drošas distances neievērošana. Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona fiziski necietā. Valsts policija turpina darbu notikuma vietā un tiek skaidroti visi notikušā apstākļi. Sijā Vīgans valdes locekļa amatā apstiprināts Jānis Koļesinskis, tagadējais sporta un atpūtas kompleksa vadītājs Jēkabpils sporta centrā. Konkursā tika saņemts tikai 1 pieteikums no Jāņa Koļesinska, un nominācijas komisija lēma virzīt viņa kandidatūru apstiprināšanai. Sijā Vīgans jaunā valdes locekļa pilnvaru termiņš sāksies 23. decembrī. Sijā Jēkabpils autobusu parks informē, ka no 22. decembra līdz 2026. gada 5. janvārim Jēkabpils pilsētas maršruti kursēs pēc skolēnu brīvdienu grafika. Savukārt no 24. līdz 26. decembrim, kā arī no 31. decembra līdz 2. janvārim pilsētas autobusi kursēs pēc svētdienas grafika. Tāpat uzņēmums informē, ka 2026. gada 17. janvārī transports kursēs pēc darba dienas grafika. Digitālās prasmes kļūst par neatņemamu ikdienas daļu, un jēkabpilieši tās aktīvi apgūst. Projektā Sabiedrības digitālo prasmju attīstība bezmaksas mācībās līdz šim iesaistījušies jau gandrīz 100 iedzīvotāju. Projekts piedāvā gan pamata, gan praktiskas digitālās iemaņas, kas atvieglo ikdienas darbus, maksājumus, pierakstus pie ārsta un saziņu ar valsts iestādēm tiešsaistē. Mācības aktīvi turpināsies līdz 2026. gada aprīlim. Plašāka informācija portālā Jēkabpils laiks. Basketbola klubs Jēkabpils BA un hokeja klubs Sēļi jau 2. gadu apvieno spēkus labdarības akcijā, lai palīdzētu tiem, kam atbalsts nepieciešams visvairāk. Šogad sportisti aicina ikvienu iesaistīties, sagatavojot drosmes kastes Jēkabpils reģionālās slimnīcas mazajiem pacientiem. Spēļu laikā hallē pie kāpnēm būs novietotas ziedojumu kastes ar norādi Drosmes kaste, kurās aicināts ievietot jaunas oriģināli iepakotas mantas. Spēles norisināsies 17., 19. un 20. decembrī Jēkabpils sporta hallē. Vairāk informācijas par akciju lasi portālā Jēkabpils laiks.
Pirms kāda laika stāstījām par Jēkabpils novada kultūras pārvaldes rīkoto pasākumu Kultūras vēstnešu vakars. Sākotnēji tā moto bija krieviski skanošais šik i blesk, taču vēlāk, kā skaidroja Jēkabpils novada priekšsēdētāja vietniece, nosaukums latviskots un ielūgumos jau lasāms elegance un spozme. 10. decembrī Elkšņu tautas namā notika pasākums, kurā tika godināti novada kultūras vēstneši. Cilvēki, kuri ar savu darbu un sirdsdeksmi uztur dzīvu Jēkabpils novada kultūras elpu. Viņi saņēma gan pateicības rakstus, gan sirsnīgus smaidus un atzinību pilnus apliecinājumus par gada laikā paveikto. Pasākums bija krievu valodā vai latviešu valodā krievu subtitriem. Uzzini jaunāko. Ienāc jēkabpilslaiks.lv. Jēkabpils pilsētas galveno svētku egli izvēlēties devās domas vadība, pašvaldības speciālisti un žurnālisti. Kopā ar Jēkabpils domas priekšsēdētāju Leonīdu Salceviču uz Dignājas mežiem pēc svētku eglis brauca priekšsēdētāja vietnieks Viktors Savins, pilsētas galvenā māksliniece Inta Ulbele, pilsētas daļdārzniece Mārīte Breimane, būvvaldes speciāliste Elita Kasparoviča un pašvaldības komunikācija inženieris Pēteris Lazdāns, kā arī SIA Jēkabpils pakalpojumi galvenais inženieris Valdis Garjānis un uzņēmuma darbinieki. Jēkabpils pilsētas galvenās egles iedegšana Vecpilsētas laukumā paredzēta ceturtdien, 15. decembrī 17. Mēs nocērtam egli un tad mēs tūdaļ arī viņu transportējam uz Vecpilsētas laukumu, tāpēc, ka egles montāžu, uzstādīšana, viņas izdekorēšana prasa zināmu laiku un arī cilvēku resursus. Mēs gaidām transportu, tūdaļ atbrauks transports un pēcpusdienā mēs jau sākam Vecpilsētas laukumā savus darbus un egli tiks iedzināta ceturtdien, 17. Man liekas, ka katru gadu šis pasākums notiek ar vien krāšņāk un arī mīļāk, tāpēc, ka atceros pirmos gadus, kad mēs domājam, ka mēs iedzinām egli, cik atnāks cilvēki. Un tagad katru reizi, kad mēs iedzinām egli, ir pilns Vecpilsētas laukums, jo tas ir tāds pieteikums, ka pilsētā ir sācies sakrālais laiks, pilsētā ir sākušies svētki. Un šogad būs koncerts. Es domāju, ka kāds no domas vadības arī teiks, kā katru gadu arī tādas mīļas uzmundrinājuma vārdi šī Ziemassvētku laikā pilsētas mūsu ļaudīm. Un tad mēs varēsim priecāties par to visu, kas notiek apkārt. Es ceru, ka uz to laiku būs arī sniegs. Par spīti tam, ka dabā valdīja gandrīz vai rudenīgas noskaņas, Lietuvas mežā sniega vēl nebija pilnībā izkausējušas, un tas kaut nedaudz vairoja Ziemassvētku izjūtas. Slatis mežniecība izvēlēja piedāvāja divas egles. Pirmā bija varena kupla un aptuveni 20 metru augsta. Taču nedaudz greiza. Šī iemesla dēļ egles lūkotāji devās pie nākamās, kur jēkabpiliešus jau gaidīja Slates mežniecības ābeļu iecirkņa vadītāja vietnieks Valdis Kaminskis. Pilsētai nolūkotā kuplā un staltā egle auga ceļmalā, tā ir aptuveni 18 metru augsta. Īpatnēji, ka eglē ir 3 vienlīdz staltas galotnes. Domas vadība un speciālisti izvēloties egli sprieda, ka tā ir laba zīme. Gaidot SIA Jēkabpils pakalpojumu darbiniekus, kas egli nozāģēja un jau pirmdienas pēcpusdienā nogādāja Vecpilsētas laukumā, no līdzpaņemtās malkas tika iekurts ugunskurs. Pašvaldības speciālisti pasākumu dalībniekus cienāja ar karstvīnu, pīrādziņiem un ugunskurā ceptām desiņām. Pēc egles ieradās 2 transporta līdzekļi. Lai saglabātu un aizkartus egles kuplos zarus, izmantoja pacēlāju un īpaši aprīkotu automašīnu tās nogādāšanai pilsētā. Pirms egli nozāģēt SIA Jēkabpils pakalpojumi darbinieki ap tās stumbru netālu no galotnes apmeta virvi, lai koku pēc nozāģēšanas varētu noturēt vertikāli, un tas krītot nesalaustu zarus. Jēkabpils ir viena no Latvijas pilsētām, kas pēdējā iededz galveno svētku egli. Pilsētas māksliniece Inta Ulbele skaidro, ka tas tādēļ, ka svētku gaidīšanu un svētku laiku nevar izstiept bezgalīgi garu, jo tad zūd brīnuma sajūta. 13. decembrī 11. Sēlijas kultūra telpā notiks vēsturnieces Zandas Zībiņas priekšlasījums Mārtiņš Buclers pirms fotogrāfijas. Pasākums būs ieskaņas notikums Mārtiņa Buclera 160. jubilejai, ko svinēsim 2026. gadā.
Priekšlasījums sniegs ieskatu Buclera dzīvē, pirms viņš sāka apgūt fotogrāfa amatu. Pasākumu kuplinās sēļu tradicionālās mūzikas grupa Krāce un sēļu dziedāšanas pulciņa dalībnieki ar Mārtiņa Buclera saukā pierakstīto tautas dziesmu izpildījumu. 13. decembrī 18. Sēlpils tautas namā notiks adventes laika koncerts. Tajā uzstāsies Sēlpils tautas nama jauktais koris Sēlpils kopā ar dziesmu draugiem no Skrīveriem, Madonas un Krustpils. 13. decembrī 18. Viesītes kultūras centrā Sēlija notiks vidējās paudzes deju kolektīva Augšzeme 40 gadu jubilejas koncerts. Šis pasākums būs ceļojums cauri gada laikiem, sajūtām un laika ritmiem. Saka, nauda neaug kokos. Ar mums patu augan. Ja tu esi meža īpašnieks, lauksaimnieks vai zemnieku saimniecība, nepārdod zemi, bet liec to lietā. Mēs tev piešķirsim kredītlīniju. Piedāvājam izdevīgu fiksēto procentu likmi tikai 0,99% mēnesī. Labi, bet kam man to kredītlīniju? Piemēram, ja vajag finansēt meža apsaimniekošanu, ja nepieciešams finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem vai lai sabalansētu naudas plūsmu. Kā tad to kredītlīniju dabūt? Vienkārši. Sākumā pata novērtēs tavus zemes īpašumu bez maksas un aprēķinās kredītlimita summu. Minimālā summa par hektāru – 800 eiro. Tad palīdzēsim uzlikt hipotēku un sakārtot visus dokumentus. Turklāt varam to izdarīt arī attālināti. Un pēc tam dodam tev aizdevumu. Lai nomaksātu visus maksājumus, ieies Pata Finance LV, kur redzēs atmaksājumās summas un dienas. Te varēs dzēst kredītsaistības, kad gribēsi, atmaksājot atlikušo summu naudā vai koku materiālos, ko iegūsi no sava zemes īpašuma. Ja tev ir mežs, lauksaimniecības zeme vai izcirtums, nepārdod, liec to lietā. Mēs palīdzēsim. Pata Finance.